Labdien! Mani sauc Juta, esmu Sporta klubs centrs trenere. Šodien jums pastāstīšu, kā sagatavoties psiholoģiski DNB stipro skrējienam. Liela daļa no skrējēju, viņi ierodas uz starta līniju un pirmkārt viņi ir aizmirsuši aiziet uz tualeti. Ja, tā kā pirmais, ko izdarām, jau laicīgi nokārtojam savas darīšanas, lai nebūtu tā, ka tauriņi lido vēderā. Un nenormāli nepieciešams iet uz tualeti, bet zinām, ka tūlīt starts pēc pāris sekundēm. Pēc tam skatāmies, lai izvarītos no stresa, esam gatavi, esam izveidojuši savu stratēģiju, kā skriet. Cenšamies tomēr novērtēt savas spējas, kā mēs startēsim, jo zinām, ka skrējiena sākumā būs jau uzreiz kalns, uzreiz dubļi, daudz ūdens pārvarēšanu šķēršļu. Tāpēc varbūt tās esam mierīgi iesākam skriet, neizliekot visu savu enerģiju pirmajā starta taisnē, jo ir vēl priekšā 9 km, 9,5, kuros arī ir jāpataupa spēki. Tā kā skatāmies aptuveni līdzīgi sagatavotības skrējējus, draugus, ar kuriem var arī biedroties, ar kuriem kopā skriet un turēt vienādu tempu. Sveicināti! Mani sauc Pāvils, es esmu Sporta kluba centrs treneris, un šodien es jums pastāstīšu, kā labāk uzvesties pēdējā nedēļa pirms skrējiena. Pēdējā nedēļa vislabāk ir taupīt spēkus. Ko tas nozīmē? Labi izgulēties, labi ēst. Es parasti iesaku visiem ēst makaronus ar kaut kādām gaļas piedēm vai rīsus, grīķus, jo tie ogļhidrāti palīdzēs jums uzpildīt muskuļus un sakrāt spēkus skrējienam. Un, protams, gulēt labāk 8–9 stundas, jo sagatavošanas laiks jau bija pagājis. Ķermenis tā kā jūtās mazliet izspiests un pazaudēja spēku, tāpēc jums vajag viņus atjaunot. Kā arī pēdējā nedēļā es ļoti ieteiktu atteikties no intensīvām un ilgstošām slodzēm. Vairāk izpildiet kaut kādus nelielus tādus skrējienus, 20-minūtīgas, lai atbalstītu jūsu formu, lai nezaudētu viņu. Ko mēs ņemam līdzi uz DNB stipro skrējienu? Pirmkārt, skrējienam nepieciešamās drēbes, ja tās noteikti kādas saplēstas, treniņbikstes, saplēsti krekli, varbūt tās hidrotērps, tikai tāpēc, ka ļoti daudz ūdens šķēršļu. Treškārt, noteikti maiņas apģērbs, tas, ko mēs vilksim pēc tam, kad būsim pabeiguši skrējienu. Varbūt tās kādu pledu, kādu segu, ar ko varētu apsekties, jo nav zināms, kāds būs laiks 7. maijā. Noteikti paņemam līdzi termosā tēju vai kafiju vai kādu siltu dzērienu, ar ko varētu uzreiz ātri sasildīties. Noteikti kādu našķi, lai būtu par rokai, lai varētu pāēst, jo noteikti būs izsalkums pēc skrējiena. Līdz tam varbūt tās vispār negribēsies ēst, jo vienkārši uztraukums būs paņēmis visu savu enerģiju, bet pēc skrējiena būs ļoti liela apetīte. Vēl ņemam līdzi draugus, labu kompāniju, tie, kas par jums jutīs līdzi skrējiena laikā, lai pēc tam viņi varētu uzjundrināt pēc finiša taisnes, varbūt tās uzņemt kādu labu fotogrāfiju. Atsevišķi gribētos teikt par alkoholu. Kā treneri, es domāju, mani kolēģi mani atbalstīs, mēs jums aizliedzam to darīt, jo tas dehidrē ķermeni un var izraisīt papildus apgrūtinājumus skrienot stipro skrējienu.